Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties Pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, ka mums ir jāatgriežas pie pirmās mīlestības. Un es ceru, ka jums sanāca noklausīties raidījumu un arī izpildīt šo uzdevumu. Šonedēļ mēs apskatīsim tēmu, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ģimenes ikdienas dzīvē, un tās ir finanses. Eurostat dati mums rāda, ka Latvija ilgstoši ir starp Eiropas valstīm ar vienu no augstākajiem šķiršanās rādītājiem. Un dažādi pētījumi pierāda to, ka finanšu konflikti ir vieni no emocionāli smagākajiem konfliktiem ģimenē. Un šie konflikti ir topā no tiem, dēļ kuriem tiek šķirta laulība. Tas mums parāda to, ka naudas jautājumi nav tikai finanšu jautājumi. Tie ir sirds, uzticēšanās un komunikācijas jautājumi. Un šos jautājumus risinot, konflikti rodās daudz biežāk nekā par mājas darbiem vai bērnu audzināšanas jautājumiem. Un lielākā daļa no šiem strīdiem nav par pašiem eiro. Tie ir par bailēm, drošību, uzticēšanos un prioritātēm. Un tāpēc šodienas lielais jautājums nav par to, cik daudz mums ir naudas, bet jautājums ir par to, kādi pārvaldnieki mēs esam tam, ko Dievs mums ir uzticējis. Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā 21. pantā Jēzus saka šādus vārdus: jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Oriģinālā valodā vārds sirds ir vārds kardija, kas nozīmē cilvēka iekšējo centru, vietu, kur rodas lēmumi, vēlmes un prioritātes. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka: parādi man, kur aiziet tava nauda, un es tev pateikšu, kur ir tava sirds. Āmosa grāmatā 3.3 ir raksturvieta, par kuru mēs esam runājuši vairākas reizes, kur tiek uzdots šis svarīgais jautājums: vai divi var iet kopā, ja tie nav vienojušies? Un šis ebreju vārds vienojušies nozīmē apzinātu vienošanos par virzienu. Laulībā tas nozīmē, ka nav nepieciešams, lai abi domātu pilnīgi vienādi, bet ir nepieciešams, lai abi dotos vienā virzienā. Jo divi cilvēki, kas velk jūgu katrs uz savu pusi, nogurst ļoti ātri un paliek par pretiniekiem. Un šis jūgs, kuru mēs bieži vien velkam katrs uz savu pusi, ir mūsu finanses, kur viens laulātais domā par to, kad ir jāuzkrāj nākotnē, bet otrs domā jāizbauda dzīve šodien. Vai, piemēram, vīrs vēlās sakrāt mājas remontam, bet sieva vēlās aizvest ģimeni ceļojumā. Neviens negrib neko sliktu ģimenei. Un konflikti nesākās dēļ naudas summas. Šie konflikti sākās dēļ sajūtas. Un šī sajūta ir: tu mani nedzirdi, tu mani nesaproti, tu neņem vērā manas vajadzības. Nauda kļūst tikai par simptomu. Bet patiesā problēma ir vienotības un komunikācijas trūkums. Un tas, kas to var atrisināt, ir ģimenes budžets, kurš ir kopīgi izstrādāts un uzlikts uz papīra. Un kad šis budžets ir uzrakstīts, tas pārstāja būt strīds starp vīru un sievu, tas kļūst par kopīgu plānu, kuru abi ir apstiprinājuši. Tā ir vienošanās par to, kā mēs ejam tālāk, un šī vienošanās parāda, kur mēs esam, kur mēs vēlamies nonākt un kā mēs tur nonāksim. Dieva gudrība vienmēr iet roku rokā ar plānošanu. Budžets nav neticības pazīme. Budžets ir atbildīgas pārvaldīšanas pazīme. Daudzi konflikti pazūd nevis tad, kad mēs kā ģimene sākam pelnīt vairāk, bet tad, kad vīrs un sieva apsēžās un pie viena galda izveido vienotu plānu.
Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Apsēžaties kā ģimene un izvērtējiet savu finansu situāciju. Ieraugat kopējo bildi, kas ir tās finanses, kas jūsu ģimenei ir nepieciešamas. Ja jūs jūtat, ka jums pietrūkst finanses, ieraugat vietas, kur šīs finanses aizplūst. Iespējams, tās ir rīta kafijas benzīntankā vai tās ir pusdienas ārpus mājām. Ja jūs aizraujaties ar kafijas dzeršanu ārpus mājām, parēķinat, cik jūs iztērējat tur gadā. Es esmu pārliecināts, ka tas būs ceļojums vienam cilvēkam aizbraukt atvaļinājumā. Varbūt tie ir emocionāli pirkumi, kur jūs pērkat kādus štruntus, kas jums galīgi nav vajadzīgi. Aprēķinat, cik jūs tajā esat iztērējuši pēdējā gada vai pusgada laikā. Cenšaties ieraudzīt, kur aizplūst tas, ko jums ir uzticējis Dievs, un novērtējiet savu finansu situāciju. No 1 līdz 10, kur jūs šajā skalā atrodaties. Un lūdzu, dariet to kopā kā laulātie. Un arī turpmākās 3 nedēļas pāru izaicinājumā mēs runāsim par finansēm un ģimenes budžetu. Arī kādā no mūsu vakara zūmiem mums būs ciemiņš, kurš dalīsies par to, kā izstrādāt budžetu un kā pie tā pieturēties. Un nākamajā reizē tiks izsludināts datums, kurā notiks seminārs, kuru rīko Sozo ģimenes resursu centrs par finansēm un ģimeni. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību mums izdosies. Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.